Tā kā šodien ir 13. un piekdiena, ļoti daudz cilvēki tic, ka daudz lietas šodien nevar darīt. Labāk palikšu mājās, labāk neko nedarīšu. Un vairo šīs domas galvā, kuras ir saistīts ar tādu negatīvismu. Tad kāpēc jums ir izdevīgi ticēt šādām lietām, lai jūs savā dzīvē varētu atkal kādu dienu vairāk nedarīt kaut ko, nesakot saviem sapņiem, nepiepildīt savas vēlmes, ticēt kaut kam, kas jums nav, patiesībā nav izdevīgi, bet jūs izvēlaties, ka tas tomēr tas izdevīgākais ir. Tāpēc es jums vēlos vēlreiz atgādināt, ka ir tāda iespēja, ka jūs no šādām programmām varat atbrīvoties. Jums būs vienalga, kāds ir datums, kāda diena, rīts vai vakars, bet tad, kad tu satiec savu iekšējo būtību, kura vairs nav salīmēta kopā ar dažādiem uzskatiem, ko jums ir iemācījuši vecāki, skolā, sabiedrība, jūs vienkārši sākat saprast, ka es neesmu nekas, ko var ietekmēt kaut kāds datums. Ja es nebūtu zinājusi, kas šodien pa dienu, ja es esmu mainījusi laika joslas vairākas reizes, pat nezinu, kāds datums un kāda diena, vai cilvēkam kaut kas notiks, visi uzreiz atradīs kaut kādu iemeslu, kas pateiks, jā, tā jau bija piekdiena, tas bija 13. vai jebkas. Ar mums notiek tas, kas mums tur ir iekšā. Tad, ja es ticēšu, kad man neveiksies, mani var piemeklēt nelaime, un ja viņa tiešām piemeklēs, tad es uzreiz atradīšu attaisnojumu. Jebkas var notikt, mēs dzīvojam, mēs esam dzīvi cilvēki, ar mums visu laiku kaut kas notiek, un ja mēs domāsim, mēs esam kaut ko pelnījuši, vai mēs neesam kaut kādi gana pārliecināti, un mūs var piemeklēt šādas situācijas, tad vēl jau vairāk un ātrāk mēs tiksim pārmācīti caur kaut kādiem dzīves notikumiem, kuri teiks, tu taču gribēji pārliecināties, ka tas tā ir. Jā, tas tā ir. Tāpēc atcerieties vienkārši šodien atkal ejot gulēt vienkārši par saviem mērķiem, par to, kas jums ir svarīgs. Vienkārši sākt par to domāt, un jo vairāk jūs par to domāsiet, jo vairāk varbūt jūs sāksiet vēlēties vismaz sastādīt kaut vai jau galvā, vai tiešām kāds arī gribēs pierakstīt to, ko es varētu darīt lietas labā. Nav gana daudz drosmīgo, kuri ir gatavi iet cauri transformācijai, jo daudzi saka, kāpēc nevar notikt viss vienkārši ļoti viegli. Es atnāku, atbrīvojos no sava kaut kāda naudas bloka, un man nauda uzreiz plūst. Tas tik vienkārši nenotiek. Vajadzīgs ir šis transformācijas ceļš, lai atbrīvotos no mūsu šīs greizās domāšanas. Un tad, kad mums notiek kaut kādi negadījumi, kaut kādas nepatīkamas situācijas, tad sanāk zemapziņa pārliecinās, vai tu tiešām to tiksi galā? Tu tiešām esi gatavs cīnīties, vai tu joprojām esi gatavs pieņemt, kad, šodien piekdien 13. šodien nav jēga, šodien nav vērts, bet jums ir jādzīvo ar jēgu, jums ir jārada jēga, un jums ir jāvairo tās labās sajūtas gan sevī, gan apkārt pasaulē. Tad, kad jūs šo jēgu radīsiet, tad līdz ar to jūs arī varēsiet pilnveidot sevi un dot uz āru to, kas jums tur iekšā ir. Tā kā atkal radiet mērķus, vienkārši dodieties viņiem pretī. Šodien ir vienkārši lieliska diena, tāpat kā jebkura cita, atkal viņiem pievērsties, saņemties, izdarīt kaut ko, ko jums liekas, ir jau vakars, nav vērts. Vienmēr ir vērts, vienkārši saņemieties, iedomājieties jau, kā tas būs, ja jūs vienu kaut kādu lietu jūs sāksiet darīt no šodienas, piemēram, 2 nedēļas. Kāds būs rezultāts, ja jūs katru dienu veltīsiet laiku atpūtai vai pastaigai, vai jūs katru dienu beigsiet ēst 6, vai jūs veltīsiet laiku, lai pagatavotu brīnišķīgu maltīti sev veselīgu, vai lai paspēlētos ar bērniem, vai izietu ārā ar suni, vai vienalga kaut ko, vai kādam piezvanītu, kam sen nesat zvanījuši, ar ko tiešām gribās aprunāties, lai vairotu sevī to pārliecību un neļautu pārējiem sevi pārliecināt par kaut ko, par ko viņi paši baidās. Tāpēc atkal saņemieties vienkārši, un ja jūs gribat arī tikt no šādām programmām vaļā, kas jums traucē, tad to var izdarīt ar pavadoņa palīdzību. Un mēs ļoti labprāt jums palīdzēsim un izskaidrosim, kā to var izdarīt, bet pirmkārt jums ir jāsaprot, kādas ir šīs programmas un kā no tām visām var atbrīvoties un vai šis veids jums der. Tāpēc, kad kurā gadījumā transformācijas notiek, viņas nav tik vieglas, kā jūs paši iedomājaties, tāpēc, kad to, ko jūs esat izvēlējušies visu laiku, jums ir jāpiespiež sevi izdarīt savādāk. Tas, ja jums visu laiku ir garšojušas konfekts, bet jūs saprotat, man ir plus 10 kilogrami, bet ir jau normāli tāpat dzīvot, tad samazinot šīs konfekts, jūs vienā dienā jūs sapratīsiet, kad es atkal esmu nonācis pie savu brīnišķīgā auguma. Tad vai tiešām tas nav tā vērts, lai dotos uz priekšu un piepildītu savas vēlmes?
Tā kā, ja vēlaties, varat pieteikties bezmaksas konsultācijai, kuru varat pieteikties veiksmesterapija.com un tiksimies un visu izrunāsim un saliksim pa plauktiņiem.